Paldies, prezentācija ļoti labi iezīmēja tos riskus, jo, manuprāt, mēs neesam bezcerīgā situācijā. Tā ir tā labā ziņa. Skatoties nākotnē un šajās prognozēs noteikti ir lieli riski, un, manuprāt, lielākais risks ir tieši šīs fiskālās telpas ierobežojumi, kurus mēs izjūtam jau gan pagājušajā budžetā, gan šajā budžetā. Mēs redzam, ka valsts nespēja nofinansēt tādas neatliekamas vajadzības. Protams, var vērtēt, ka tas ir saistībā ar aizsardzības budžeta pieaugumu, bet nebūtu tā nav, jo viss, ko mēs aizņemamies, nav aizsardzībai. Tas nozīmē, ka mēs reāli naudu arī apēdam. Tāpēc, manuprāt, vissaprātīgākais veids, kā turpināt darīt, ir nedarīt tā kā līdz šim, mainīt taktiku. Divos virzienos. Primārais ir attīstības scenārijs, audzējot ekonomiku un faktiski ieguldot attīstībā un produktīvās arī valsts puses investīcijās. Tas nozīmē investēt nevis tur, kur gribās, bet tur, kur mēs redzam reālu iespēju ekonomikai augt. Arī Eiropas fondu izmantošanu, prioritizējot tieši privātajam sektoram. Un otra daļa, protams, ir šī varētu teikt, optimizēt valsts pārvaldi, pārskatīt budžetu. Nulles budžets noteikti ir prioritāte, jo nenovēršam pa gadiem izveidojas daudz kabatiņas, un kā mēs redzam, Saeimā dzirdam rezerves fondi ministriju budžetos, kas gadu no gada tur tiek kaut kas ielikts, jo budžeta caurspīdīgums tagad ir tas ceļš sācies. Es ceru, ka tas arī būs, ka faktiski katrai ailītē pretī būs arī ne tikai cipars, bet arī tāmi pamatojums un efektivitāte. Tā kā, manuprāt, primāri ir attīstība, jāmaina šī taktika. Un noteikti jāvērtē ne tikai publiskie izdevumi, bet arī iespēja valstī atteikties no visa, ko var valsts nedarīt, bet darīt privātais. Tātad publiskam sektoram pēc iespējas jāsamazina sava iejaukšanās visā, kur var neiejaukties, atdodot viss darīt privātajam sektoram. Īpaši nozīmīgs, domāju, tas ir tieši reģionālajā attīstībā, un skatoties uz Lietuvas pozitīvo scenāriju, viņi nav tik laimīgi ar to, ka Viļņa ļoti aug, viņas apgabals ļoti aug, bet reģioni stipri atpaliek. Tas Latvijas scenārijs arī varētu būt, ja mēs tikai ieguldīsim eksports prioritāti, jo lielu atbalstot noteikti valsts budžets pildās daudz ātrāk, bet jāspēj nodrošināt arī līdzsvarot attīstības iespēju reģioniem, jo cilvēki dzīvo visā Latvijā.